Slavu Jēzu. Viena no vispār tas temats ir tas, ko jūs pacēlāt. Tev ir paldies, bet kā tu teici. Par mieru. Žēlastība un miers. Un interesanti, ka žēlastība un miers ir tie vārdi, kurus visvairāk var sastapt kā novēlējumu, apustulisku novēlējumu. Gan draudzēs, gan citā tā žēlastība un miers. Ja. Jēzus nāk un saka, miers ar jums. Ja. Un Pāvils un vispārējie apsturi saka, žēlastība un miers. Novēl žēlastība un mieru. Tas tā kā kaut kas, kurā mums patstāvīgi būtu jābūt. Gan žēlastība, gan miers. Un par to vērts padomāt arī ikdienā. Jo tas ļoti daudz ko izmaina. Lietās mazliet šodien arī kā reizi, es ticu, ka tas kungs mums pamudina par to runāt, spriežot mājas liecībā. Paldies Dievam. Varbūt izlasim sākumā 62. psalmu. Dāvida dziesma, dziedātāja vadonim, iedotunam, tiešām mana dvēsele ir klusa uz Dievu, no viņa nāk mana pestīšana. Tiešām viņš ir mans akmens kalns un mans pestītājs, mans patvērums, ka es daudz nešaubīšos. Cik ilgi jūs visi vienam krītat virsū, to satriecat kā ielīkušu sienu un iedauzītu mūri. Viņi uz to vien domā, viņi nogās no viņa godības, tiem patīk meli. Ar savu muti tie svētī, bet sirds dziļumā tie lāda zela. Tiešām, mana dvēsele, esi klusi uz Dievu, jo no viņa ir mana cerība. Viņš vien ir mans akmens kalns un mans pestītājs, mans patvērums, ka es nešaubīšos. Pie Dieva ir mana pestīšana un mans gods, mana stipruma klints, mana cerība stāv uz Dievu. Cerējiet uz viņu vienmēr, jūs ļautiņi, izgāziet savu sirdi viņa priekšā. Dievs mums ir par patvērumu, zela. Tiešām cilvēku bērni nav nekas, liela ļaudis ir nelietība. Uz svariem likti tie kopā būtu vieglāki nekā vējš. Nepaļaujoties uz netaisnību un uz laupījumu neliekat tukšu cerību. Kad bagātība vairojās, tad nedodaties uz to ar savu sirdi. Dievs vienu vārdu ir runājis, to dažkārt esmu dzirdējis, ka Dievs ir varens. Un tu, kungs, esi žēlīgs, jo tu maksā ikvienam pēc viņa darba. Slavu Jēzum. Lūk, mēs šeit varam redzēt, jeb nojaust mieru, vai ne? Ir apkārt noteikti rakstlietas cilvēkiem un visādi kāri un visādi sērgas ir bijušas cauri gadsimtiem no cilvēku atkrišanas laika, no Dieva. Un pasaule ir nemiera pilna, bijusi vienmēr atsevišķiem izņēmumiem. Protams, ir kaut kāds miera posms, tad pieaug grēcība un pašpārliecība, lepnums un augstprātība un visādi nelietības, un pēc tam nāk bēdas, uztraukums un pārējais. Bet, ja runā par Dieva valstību, tad Dieva valstība, Dieva valstības tuvums, Dieva valstība, ja, atkal vienmēr mums jāatcerās tas brīdis, kad mēs atgriezāmies pie Dieva. Vai tur bija miers? Milzīgs miers. Liels miers. Dieva valstība. Jūs neesat to pārliecināti. Nu, labi. Bet man katrā ziņā ir tāda liecība, ja? Un tā ir, tas ir miers ar Dievu. Jēzus Kristus mūs samierina ar Dievu. Mēs cilvēki, kas mēs esam bijuši atkrituši, ja esam atkrituši no Dievu, jau piedzimuši atkrišanā, ja? Cilvēkiem ir vajadzīgs miers ar Dievu, lai viņu dvēselēs būtu miers. Miers ar Dievu, un tas ir nāks ar Jēzus Kristus krusta upuri. Ja mēs šeit lasām, mēs varam redzēt, ka šeit ir rakstīts par to, kādā veidā, visādos veidos tiek uzbrukts cilvēku dvēselē un cilvēkam. Ja? Šeit
Viņi uz to vien domā, kā nogāzt viņu no vadības, tiem patīk meli. Kur jūs ilgi viskrītat visu to satieciet kā ielīkuši sienu iedauzīts mūriem. Un tas uzbrukums nāk no visām pusēm, un miers ir kopā ar Dievu. Ja? To šeit var skaidri redzēt, ka psalms skaidri mums to runājam. Viņš ir mans akmens kalns, mans pestītājs, mans patvērums, es nešaubīšos. Ja Dievi ir mana pestīšana, mans gods, mans stipruma, klins, mana cerība stāv uz Dievu. Cerējiet uz viņu vienmēr, jūs ļaut viņu izgāziet, izkratiet, atveriet savu sirdi viņu priekšā. Dievs mums ir par patvērumu. Un tā ir tā lieta, kas ir tas ceļš, kā mums pastāvēt šajā Dieva valstībā, ja? Un neiet projām no viņas. Un pasaule nesīs vienmēr, centīsies mūs satracināt kaut kādā veidā pasaules gars, ja aizraut ar kaut ko ļoti spēcīgu vai ar jaunām lietām, mašīnām, jaunām emocijām, Visu laiku mēģina cilvēku tā kā dabūt iekšā tajā savā virpulī. Un Dieva valstība, lai mēs būtu brīvi no viss tā, ja? No viss tās aptraukuma pārējā, mums ir vajadzīga Dieva valstība, Dievas valstības tuvums, un šeit par to arī ir runa. Tiešām, viņš ir mans akmens, tiešām mana dvēsele ir klusa uz Dievu, jo no viņa nāk pestīšana. Slavu Jēzum. Tas laiks, kurā, visos laikos tās droši vien bijis, bet kurā mēs esam šobrīd, viņš gatavojās izsist cilvēkus no jebkāda līdzsvara. Un tas arī notiek. Ja cilvēki ir sanervozēti, uztraukšies, nobijušies un trauksmaini, viņi ir dezorientēti un viņiem var manipulēt viegli. Pārbaudījumu laikos runājam par Dievu cilvēku, Dievu bērniem, ja? Pārbaudījumu laikos tiek pārbaudīta ticība, vai mēs staigājam ticībā, uzticami Dievam, darām pieņemam lēmumus, kas ir Dieva valstības lēmumiem. Pasaules gars dara visu iespējamo un darīs visu iespējamo, lai mēs no šīs ticības iziet ārā, lai mēs viņā nebūtu. Un tas notiek caur nemieru lielā mērā. Caur nemieru proti, kad mēs, faktiski tas nozīmē, kad mēs tajā brīdī, konkrētajā brīdī neusticamies Dievam, neapzināmies viņu eksistenci, viņu valstības tuvumu, viņu vārdu realitāti par to realitāti, ar ko mēs sastopamies. Un mēs palikt uzticami Dievam tajos laikos, kuros mēs esam un kas ir priekšā, vai tas ir vienalga, vai tas būtu vai kāds vajāšanas, vai kāds vai citādas lietas, ja? Citādi pārbaudījumi, vai citi kārdinājumi arī tajā pašā laikā. Ja? Kompromisa kārdinājums. Ja? Padoties kompromisam. Ja? Ja mūsos nav šis miers, patiesībā žēlastība un miers, tad mēs atkrītam no tā, nevaram pie tā palikt. Un tāpēc Dievs mūs aicina pie tām lietām, gribētu arī mēs lasīt vēlreiz, mēs pagājušajā mēs lasījām Jesajas 26. No pirmā, no 9. Tad dienā šo dziesmu dziedās Jūdu zemē. Mums ir stipra pilsēta. Pestīšana viņš mūs ceļ par mūri un par stipru pili. Atveriet vārtus, lai taisam ļaudis ieiet, kas ticību tur.
Kam nešaubīgs prāts, tam tu uzturi pastāvīgu mieru, jo uz tevi viņš paļaujas. Paļaujoties uz to kungu mūžīgi, jo tas kungs ir viens akmens kalns mūžīgi. Jo viņš nogāž, kas augstībā dzīvo, to augsto pili, to viņš pazemo. To viņš pazemo pie zemes, to viņš met pīšļos. Kājas viņu samīs zemu ļaužu kājas, nabagu pēdas. Taisnam ceļš ir līdzens, taisnam teku tu līdzini. Uz tevi, uz tavas tiesāšanas ceļu mēs arī gaidām, kungs, pēc tava vārda un pēc tavas piemiņus dvēseli kāro. Mana dvēseli ilgojas pēc tevis naktī, un mans gars iekš manis agri tevi meklē, jo, kad tava sodība parādās virs zemes, tad pasaules iedzīvotāji mācās taisnību. Paldies. Turēt ticību un būt ticībā, patstāvīgā ticībā Dieva valstībai ir noteikti saistīts ar mieru. Ar mieru, kurā mēs varam pastāvēt. Un katrs no mums zina, cik tas ir grūti un cik tas ir sarežģīti, ja? Kādās reizēs, un ka tas vispār tā nenotiek. Pareizi, ja es kļūdos. Es jums skatos, man liekas, ka es kļūdos. Tā ir. Tas ir kopā viss. Ja mums ir paļāvība uz Dievu, tad mums ir miers. Ja mums nav paļāvība uz Dievu, tad mums vairs nav miers. Tajā kaut kādā situācijā, protams, varbūt miers, mēs sēžam krogās un piemaušies un ir miers, ja? Bet tas nav miers, tas tūlītās pāriet un cauri, ja runā par mieru. Bet mēs runājam par Dievu valstību. Palikt Dievu valstībā un palikt ticībā ir saistīts arī ar būšanu mierā. Ja? Un šeit tā saruna par to, kā tad mums būt tajā mierā. Ja? Un tas nenozīmē, ka mums jābūt pilnīgi atslābinājušies vispār, bet mums sirdī ir jābūt mierīgai. Es pirmā pēdējā laikā ļoti Dievs māca to, ka es nedrīkst būt uztraucies. Arī, ko jūs jau pieminējāt. Ja? Man pirms kaut kādiem gadiem iesākās kaut kādas ar veselību dažādas instants lietas, un ko es uzzināju no tā, ka man ir jābūt mierīgam. Ja es neesmu mierīgs, viss iet vienkārši crazy. Ja? Man veselība izbeidzās, es nespēju funkcionēt vispār pie tā situācijas. Ja? Tad man Dievs māca, ko es galvenais sapratu, vēl no galvenām lietām, ja? Daudz tur bija, bet kad man ir jebkurā laikā jāmēģina būt mierā. Un tagad, kad es neesmu mierā, tad viss iet nepareizi. Ja jums tā nav, tad jūs vienkārši to nesat ievērojuši. Un Dieva vārds to paši saka, ja? Lai ir šis pats novēlējums, žēlstība un miers, lai ir jums vienmēr. Ja? Tas ir veids, kādā mēs paliekam Dieva valstībā. Ja? Tas nav tā kā veids, bet tā ir tas veids. Un tad nāk pie tā miera klāt arī žēlastība. Ja mēs nepaliekam žēlastībā, tad mēs esam pat kaut ko dusmīgi. Ja? Mēs neapžēlojam to cilvēku, kurš nepareizi dara. Mēs uzcepamies un tam līdzīgi, bet mēs esam saņēmuši žēlastību un mēs parādām žēlastību. Mēs necepamies par mūsu, cerams, kad vismaz cenšamies par svarīgiem kungiem, kur pieņem pilnīgi absurdus lēmumus, ja? Kur vienkārši būtu jālec un jākliedz un jāuzvedās visādīgi. Ja? Žēlastība un miers. Nu, lūk. Un šajā iesaist grāmatas pavietojumā atveriet vārdus, lai taisni ļaudis iet, kas ticība tur, kam nešaubīgs prāts, tam tu uzturi patstāvīgu mieru, jo viņš uz tevī paļaujās. Paļaujoties to kungu mūžīgi, jo tas kungs ir viens akmens kalns mūžīgi. Ko nozīmē akmens kalns? Tā ir klints, kura nekustās. Ja? Tu uz viņu var pieskrūvēt kaut ko, un tas nebūs noraujams. Tu uzbūvē māju un pamat nebūs aizskalojami. Ja? Tu var nostāties, un tie nav dubļi, tie nav plūstoši kāpi, ja vēl kaut kas tam līdzīgs, ja purvs, ja vēl kaut kas, ja? Ja slīdens ceļš, tāds klints, nostājies uz viņu. Lūk. Kam nešaubīgs prāts, tam uzturi patstāvīgi mieru, jo viņš uz tevīm paļaujās. Tātad tajā visā iekšā šī te paļāvība uz Dievu. Tas ir ticības pārbaudījums vienlaicīgi, vai
kā mēs paļaujamies uz Dievu. Un ka mēs liekam pāri par redzamajām lietām Dievu vārdu un Dievu patiesību. Slavu Jēzum, paļauties to kungu mūžīgi, jo tas kungs ir viens akmens kalns. Ja mēs uz viņu paļaujamies, tad viņš ir akmens kalns. Ja mēs viņu nepaļaujamies, tad viņš nav akmens kalns. Tur ir mūsu solis, kas nāk pirms viņa soļa, ko viņš dod. Viņš saka, tuvojieties tam kungam, un viņš tuvosies jums. Pazemojieties viņu priekšā, un viņš jūs paaugstinās. Tas ir sākumā. Viņš jūs paaugstinās, un tad mēs pazemosimies. Ja? Viņš mums tuvosies, tad mēs viņiem arī tuvosimies. Nē, nekad. Vienmēr ir tavs solis un mans solis. Ticības solis, kurā mēs ticam sākumā, un tad ir klints kalns. Redz, caur šo ticību un paļāvību uz viņu ir šis miers arī ar Dievu. Ja? Viņš nogāž tos, kas augstībā dzīvo. Tātad visas augstos kungus, kas lepni izturās un mēģina tevi spaidīt, ja visu kaut ko darīt un pieņemt visādas likumus, ja vēl kaut ko citu. Ja? Ja izdomāt kaut kāds pekstiņš. Ja? Viņš pazemo. Uz tavas tiesāšanas ceļu arī mēs gaidām. Uz viņa tiesu mēs paļaujamies pēc tavu vārdu un pēc tavas piemiņas dvēseli kāro. Un dvēseli ilgojas pēc tevis naktī, mans gars iekš manis āgri tevi meklē. Atkal tas pats, ka mēs lasījām iepriekš 27. psalmā, kad arī pulki pret mani apmetās, taču mana sirds nebīstās, kad karš pret manīm ceļas, es tevīm paļaujos. Viena lieta es no tā kunga lūdzos, es meklēšu tikai to, lai varētu dzīvot tā kunga namā visu savu mūžu. Tad palikt viņa tuvumā un meklēt viņa tuvumu un skatīties. Nesies uz to, kāda ir vētra. Tas ir diezgan interesanti, arī tas pats Pētera piemērs, ja, par iešanu pa ūdens. Kāpēc tu baidījies? Tu varēji aiziet, bet tu baidījies. Kur ir tava ticība? Masticīgais. Nepaļāvies. Ja Jēzus sakēja pa ūdeni, tad tu vari iet pa ūdeni. Domāts, pie jebkuras neiespējama situācija, ja nozīmē viennozīmīgu ūdeni. Slavu Jēzum. Varētu izlasīt Filipiešiem 1. nodaļu, 1. nodaļas beigas. Šī te viena lieta ir par šo te spēju palikt mierīgā uzticībā Dievam. Ir lieta, kas mums ir jāpadomā par to, tam jāpievērš uzmanību. Ja tā arī ir viena no lietām, ko mēs runājuši, ko nevar dabūt uzreiz, nevar pēkšņi. Tagad uznāks grūtības, tagad būs pārbaudījums, es būšu mierīgs. Tu to nevar. Tas ir jātrenējās iepriekš, ja? Bet tas ir jāpraktizē, ka tam ir augļi, ka tu vari redzēt to pārtē situācijai, ja tu pastāvēsi mierīgā uzticībā, varētu teikt tā, ja? Tu tiksi tam otrā pusē tā problēmai, tam pārbaudījumam, ja? Tu viņu varēsi izturēt. Mums ir jānospriež savā sirdī, jāpieņem lēmums un jāpavēla savai sirdī būt mierīgai tajā situācijā, kas var ierasties. Un mēs regulāri izgāžamies, kā esat ievērojuši. Ja? Un no tā mums ir jāmācās, jo mums ir jāpaliek žēlstībā un mierā. Žēlstībā neapsūdzēt nevienu, pašiem dzīvot uzticībā viņam, ka viņa žēlstība mūs iznesīs cauri lietās, kad mēs netiekam galā. 27. Un tad uz otro nodaļu. Tikai turaties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija, ka es vai nākdams un jūs redzēdams vai pie jums nebūdams varu dzirdēt, ka jūs stāvat vienā garā, vienā prātā kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, un ka jūs nekādā lietā netopat iztrūcināt no tiem pretiniekiem, jo tas tiem ir par zīmi, ka pazudīs, bet jums, ka tapsiet izglābti, un tas ir no Dieva. Jo jums tā žēlastība ir dota Kristus dēļ, nevien uz viņu ticēt, bet arī dzen par viņu ciest.
to pašu cīnīšanos cīnīdamies, ko pie manis esat redzējuši un tagad no manis cirtat. Tā, lasīsim būs uz priekšu, bet gribētu pievēršam uzmanību. Turēties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija. Tad dzīvot, ticēt un dzīvot un nest atbilstošas augus, ja? Un arī atbilstoša liecība. Viena no liecībām, citu ir miers, uz ko skatās pasaule. Ja, ja mēs paņemam Kalnas prediķi, tad, ko mēs tur lasam, svētīgi tie, kas miera tur, jo tie tapi saukt Dieva bērni. Jeb svētīgi miera nesēja citā tulkojumā. Ja? Tie tiks saukt Dieva bērni. Dieva bērni? Mums likās, mēs tāpatās esam jau Dieva bērni. Jā, bet augļi? Kādi ir svētā gara augļi? Jā. Miers, viens no tiem ir miers. Kas liecina par to, ka tu esi Dieva valstībā. Svētīgi Dieva mieru nesēja, jo tie ir Dieva bērni, tie nodod liecību. Viņi ir Dieva bērni. Un šeit, atgriežoties pie Filipiešu vēstules 1. nodaļas, tikai turēties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija. Tātad cienīgi, tā ir dāvana, ko mēs esam saņēmuši atbilstoši Dievu priekšā un cilvēku priekšā. Lai nākdams jūs redzams, dzirdēt, ka jūs stāvat vienā garā, vienā prātā kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību. Un tas ir tur pat iekšā. Ka mēs cīnāmies nevis par pasauli, nevis mēģinām pasauli uzvarēt un pārtaisīt un izžmiegt viņu un sataisīt, lai viņi izstāst tā, kā mēs gribam, kā mēs domājam, kā viņi jau jāstāst. Viņi tādi neizskatīsies. Lai viņi izskatītos pēc Dieva bērniem, viņai ir jāatstāja pasaule, jānoliedz viņa un caur kristību, jeb nomiršanu pasaulē, jāienāk Dieva valstībā. Cits izējas tur nav. Un nebūs. Tas vienkārši nav iespējams. Ir viens atpirkums, tas ir Jēzus Kristus. Un mēs par to ticību kopā cīnāmies vienprātīgi. Un tur arī tā žēlastība tajā visā klāt. Mums par to ir jācīnās vienprātīgi, ka mēs nesapsihojamies par to, kas notiek tagad un notiks vēl uz priekšu vēl sliktāk. Nezinu, ka tas, kas tagad notiek, ir domās, lai būtu sliktāk. Tik pieņemts vesela rinda likumu, lai būtu galīgi slikti. Un lai vajātu tos, kas tā nedomā. Tiek uzbūvēts cietums. Jā, vajāšanas mehānismus. Vai mums par to ir jāuztraucās? Nē, mums nav par to jāuztraucās. Mums par to ir jābēdājās. Un jālūdz. Un žēlastība. Un arī spēja. Un tajā pašā laikā mums ir jābūt gataviem iziet cauri tām pašām lietām, ko daudzi brāļi pirms mums ir gājuši māsas cauri. Mums tam jābūt gatavam. Ja mēs neesam gatavi mūžīgai dzīvībai, mūsos nebūs miers. Reizi. Pēdējais, ar ko tiek pārbaudīts, ir dzīvība. Miesas, ciešanas un dzīvība. Ja? Ar to tiek pārbaudīt mūsu ticību. Bet ne tikai. Nu, lūk, tātad mēs kopīgi cīnāmies par evaņģēliju ticību. Ja? Lūk, arī šeit nekādā lietā netotiek iztrūcināt no saviem pretiniekiem. Ko nozīmē būt iztrūcinātam? Pārbaidīt tev, un tad nav nekāds miers. Ja? Bailes ir ticība ļaunajam, ka notiks slikti, ja ir noticis slikti. Un miers ir ticība mūsu kungam. Ja? Mēs paliekam viņa valstībām, paliekam viņa vārdā. Jums ir žēlastība Kristus dēļ, jo jums tā žēlastība ir dot Kristus dēļ nevien uz viņu ticēt, bet arī par viņu ciest. Nu, arī tas mums ir jāiemācās. Ja par viņu ciest ir žēlastība. Žēlastība mieslēd ar jums. Tas nav nekas, par ko mums būtu jāuztraucās. Ja jātiek ārā no miera tam dēļ. Tas, kad šajos laikos Kristus draudz, kur mēs dzīvojam, ja? Nav vajāta, tas ir vienkārši eksklusīvi. Ja? Ja es saku, mani vajāja, jūs vajās. Jūs nesat labāki par maniem, tad Jēzus vārdu. Nu, kur tad mums par to uztraukties?
Tā paredzēts. Tas ir normāli. Nu, kāpēc to saku? Lai mūs neiztrūcina pretinieks. Jā, tieši, lai jūs netopat iztrūcinātu no pretiniekiem. Nekādā veidā. Mēs paliekam Dieva valstībā visu laiku. Palikt Dieva valstībā, viņa uzticībā, viņam realitātei, viņa priekšā. Viņš ir vienmēr jautājums, kur esam mēs. Viņš ir tas, kas viņš ir. Mēs esam brīdi šeit. Ja? Nebijām, esam, nebūsim, pēc tam atkal būsim pie augšām celšanās. Ja? Un kad tiks novērtēts, kā tad mēs šo sākumu posmu esam izturējuši. To pašu cīnīšanos cīnīdamies, ko pie manis esam redzējuši. Nu, ja tad lasam tālāk uz priekšu. Tātad. Ja tad ir kāda pamācīšana iekš Kristus, ja tad ir mīlestības iepriecināšana, ja tad ir tā garbā biedrība, ja tad ir sirds žēlastība un apžēlošana, tad darāt man prieku pilnīgu, ka jums ir viens prāts, viena mīlestība, viena sirds un dvēsele, un nedariet nenieka strīdēdamies vai lieku godu meklēdami, bet pazemīgi turēdami cits citu augstāku par sevi pašu. Nevienam nebūs raudzīt uz to, kas pašam der, bet ik viens lai raug uz to, kas der citiem. Tāds prāts, lai jums ir, kāds arī Kristum Jēzum bijis, kas Dieva ģīmī būdams neturēja par laupījumu Dievam līdzi būt, bet pats sevi iztukšojas un kalpa ģīmi pieņēmis un tā kā cits cilvēks tapis. Un cilvēku kārtā atrast pats sevi pazemoja, paklausīgs palicis līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu varen ir paaugstinājis un viņam dāvinājis vārdu, kas iet pāri visiem vārdiem, ka Jēzus vārdā būs ceļas locīt visiem tiem, kas ir debesīs un virs zemes un apakš zemes. Un katrai mēlē būs apliecināta, ka Jēzus Kristus ir tas kungs par godu Dievam, tam tēvam. Tad mani mīļie, tā kā jūs saulažiņi esat paklausīgi bijuši, ne tikai man klāt esot, bet daudz vairāk man klāt neesot, dzenaties ar bijāšanu un drebēšanu uz to, ka topat svēti. Jo Dievs ir, kas iekš jums padara gan gribēšanu, gan padarīšanu pēc sava labā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, ka esat bezvainīgi un skaidri, nenoziedzīgi Dieva bērni niknas un netiklas tautas vidū, kur jūs spīdat it kā spīdekļi pasaulē. Slāv Jēzum. Nu, lūk. Ja ir kāds sirds žēlstība un apžēlošana, tad dariet manu prieku pilnīgi, ka jums ir viens prāts, viena mīlestība, viena sirds un viena dvēsele. Žēlastība. Ja, tas, ja mūsos ir cepiens vienam pa otru, piemēram, ja mēs viens otru gribam iebakstīt kaut kur, ja uztraucamies, kāpēc tu neesi tāds, kā es, ja precīzāk sakot, kāpēc tu neesi tāds, kā es gribu. Ja. Nemieris un šausmas vienmēr, nepārējoši tas ir. Ja. Nekad nebūs miers draudzē, kam ir jābūt mieram draudzē. Ja. Tas arī ir žēlstība un miers arī draudzē. Ja. Tāpatās. Ja mēs viens otram, leksim visu, ja pieprasīsim kaut ko mēs otru. Mēs viens otru pamācam, mēs varam staigāt svētumā. To gan mēs darām, bet savu mīlestību un mieru. Kādam kaut kas jāpamāc, mēs neejam klāt un neiedunkām viņu. Ko tu izdarīji? Bet mēs viņu pieejam klāt, mēs lūdzam par to, mēs pieejam mīļais brālis, viņais mās. Kāpēc šodien tik nepieklājīgi runājam? Nu, jā. Ar mieru to visu. Jā, ar cieņu, ar mieru. Ko tam līdzīgi. Jā, un tas ir... Nedariet nenieks strīdēdamais vai lieku godu meklēdam. Pazemīgi, protams, cit augstāk par sev pašu. Tas arī ir viena no tās miera paturēšanas sastāvdaļām. Ja? Jo liela daļa no mums, no draudzes lietām, ir cepšanās. Mēs tā neparādām to, bet faktiski cepamies diezgan bieži. Ja? Ko tas, tad tas, un ieslēdzam rādio, vai tas, tad kaut ko runājam. Runājam arī. Bet
lai žēlstība par to vispār ir. Aizlūkšana un kur jāsaka skaidrs vēstur, jāsaka. Tā vispār ir viena no lietām arī, kas apsuls kā draudzē, sandraudzē ir, kad viens otram aizrāda par lietām, kas nav pareizes. Ja? Bet to dara tikai mierā un tikai mīlestība. Cik vien no visu spēku to izdarīt. Ja? Lai paliktu labāk, nevis lai pateiktu, ja to ir draņķis. Ja? Kāds jau zina sirdī, ka viņš ir draņķis tāpatās. Viņš to nav ļoti apslēpis. Lūk, lai jums ir tāds prāts, kā Jēzum Kristum ir bijis, kas Dieva veidā būdams, ģīmī būdams, neturēja to par ieguvumu, ja laupījumu Dievam līdz būt, bet sevi iztukšojas, kā apģīmi pieņēmis. Tā kā vienkārši cilvēks. Un cilvēku kārtā atrast pats sev pazemoja, paklausīgs, palicis līdz nāvē, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc, ka Dievs viņu varētu paaugstināt, viņam dāvinās vārds pār visiem vārdiem. Jēzus priekšā būs visiem locīt savus ceļus. Tā ir viena lieta, uz ko mums svētā rakstā aicina, mums vienmēr ir jāatcerās, kas mūs ir atpircis, ka mēs esam tad, kad mēs esam. Kad tas ir Kristus, kas samaksāja savām asnīm, būdams Dieva dēls, pazemojas. Tas vienkārši viņš atnāca, viņam tās bija pienākums, un viņš to izpildīja, un viņš aizgāja. Ne. Viņš izvēlējās to, viņš cieta par tevīm un par manīm un izlēja savas asinis par tevīm, lai tu dzīvotu viņa valstībā. Nevis, lai tu būtu brīvs no grēka un ar prieku grēkot atkal. Ja viņš varētu izraut tev no pasaules nomazgā un tu vari spoži iet atkal pasaulē iekšā un darīt iepriekšējās lietas. Nē. Viņš atpirka mani un tevi, lai mēs dzīvotu viņa valstībā, viņa žēlstībā un viņa mierā tā skaitā. Uzticībā viņam, svētu dzīvi, kur tāpatās kā viņš spēja pazemoties citu dēļ, arī viņš mūs aicina pazemoties citu dēļ. Es arī neesmu mieru. Jo viss nedzīvo tā, kā man gribās. Viss domā tāds. Un viss nedzīvo tā, kā tev gribās. Tā šķiet, tā nav. Slavu Jēzum. Tas ir Jēzus brīnišķīgais kungs Kristus, kas mūsu dēļ to ir izdarījis. Varbūt atgriežamies pie Ebreju 10, izlasīsim par jauno derību. Tā viena lieta, kas arī jāatgādina mums vienmēr, ka mēs esam jaunajā derībā, un ko nozīmē jaunā derība. Mēs esam derībā ar Dievu. Un to ļoti maz kaut kā mēs akcentējam, un esam akcentējuši kā draudz vēsturiski. Šī ir jaunā derība, un ja mēs atvedam savu bībeles, mēs ilsam jaunā derībā. Kur ir derība, to es nerunā par to. Tu esi derībā ar Dievu. Es arī. Mēs visi. Tikai tam dēļ mēs šeit esam. Ja? Un tam dēļ dažādas lietas nav iespējams. Teiksim, zīdaiņa kristība. Tāpēc, ka derība ir ar Dievu. Ja, tu nevar zīdainis būt. Jā, tas attaisnojums tāds, krustvecāki derēs tad ar Dievu. Kā tas šeit derēs? Es nezinu, Es redzu, kāds krustvecāks kādam bijis luterāņu laikos. Es nezinu, neko tu nevar izdarīt. Kungs piedod, ka es to pieņēmu tādu lēmumu. Es to nesapratu pirmkārt, kas nozīmē, ko es nozīmē. Tu nevari atbildēt par cilvēku, kurš izaugs pēc 20, 40 gadiem, ko viņš darīs. Nekādi to nevar izdarīt. Tu censties, kā tu gribēdams. Vēlākoties tas nenotiek. Ja? Tas ir vienkārši, tas nav pilnīgi. Tas, protams, ir laba doma, bet tā kā nav dievišķa doma, manuprāt. Mēs palikām Ebreju 10, Ebreju vēstuli 10, no 9. panta. Tad viņš sacīja, redzi, es nāku, ak, Dievs, tavu prātu darīt. Viņš tad noceļ to pirmo, ka viņš to otro iecelt. Derību, Jā. Pēc šī prāta mēs esam svētīti caur Jēzus Kristus miesas upuri vienreiz. Un ir katrs priesteris gan ikdienas stāv kalpodams un tos pašus upurus daudzkārt upurēdams, kas grēkus mūžam nevar atņemt. Bet šis vienu upuri par grēkiem upurējis uz mūžību nosēdies pie Dieva labās rokas.
joprojām gaidīdams tiekams viņa ienaidnieki to plikti par pameslu viņa kājām. Jo ar vienu upuri viņš ir mūžīgi pilnīgus darījis tos, kas top svētīti. Un svētais gars mums to arī dzen apliecināja, jo kad viņš pa priekš bija sacījis, šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc šīm dienām, saka tas kungs. Savus baušļus es došu viņu sirdīs un tos rakstīšu viņu prātā, un es vairs nepieminēšu viņu grēkus un viņu netaisnības. Kur nu ir grēku piedošana, tur vairs nav upura par grēku. Kad nu, brāļi, mums ir drošība ieiet tai svētā vietā caur Jēzus asinīm, ko viņš mums ir sataisījis par jaunu un dzīvu ceļu caur to priekškaramo autu, tas ir caur savu miesu. Un kad nu mums ir augsts priesteris pār Dieva namu, lai pieejam ar patiesīgu sirdī, iekš pilnīgas ticības apslacināti savās sirdīs, vaļā no ļaunas apzināšanās, un pie miesas nomazgāti ar šķīstu ūdeni, lai mēs to cerības apliecināšanu paturam nešaubīgu, jo tas ir uzticīgs, kas to apsolījis. Lai mēs cits citu vērā ņemamies ar skubināšanu pie mīlestības un labiem darbiem, lai neatstājam savu sapulcēšanos, kā daži mēdz, bet cits citu, lai pamācam, un to jau vairāk, jo jūs redzat, ka tā diena nāk tuvu. Jā, kas ir tā diena? Pārbaudījuma diena, ja? Katram savā vietā un savā laikā, un mēs redzam, ka pārbaudījuma diena tuvās pasaulē, un arī droši vien, ka mūsu valstīs pēc viņas pieņemtiem lēmumiem. Un tātad palikt šajā derībā un tuvoties caur Jēzus Kristus krusta upuri, caur viņa izlietajām asinīm, caur to pieeju, ko viņš ir samaksājis ar savu dzīvību. Mums ir pieeja pie Dieva, kurā mēs varam būt uzticīgi viņam un varam būt šķīstīti no savām pasaules lietām. Šeit neiet runa, kā mums atvecināties ar pasauli, bet kā mums iet uz Dieva valstības pusi, ja, kā mums palikt Dieva valstībā, jo tā ir derība. Mūsu derība ar Dievu ir tāda, ka mēs varam iet viņa tuvumā. Derība, kas ir slēgta Jēzus Kristus asinīm, ir derība, kurā viņš mums liek mūsu sirdīs savus vārdus, un mums ir tiesības viņam tuvoties. Tā ir derība. Nozīmē, ka katrs viens, kas ir derībā, to var panākt, ja viņam ir par to tiesības. Neviena no situācijām, kāda būtu dzīvē, nav tāda, kurā tu nedrīksti tuvoties Dievam. Slāv Jēzum. Pasaule mums mēģina dažādi saņemcīt, un viena no lietām ir ar uztraukšanos, ja? Kas būs rītdien. Pareizi, ja? Un kā mums rāda Dievvārds. Dievvārds mums saka, neuztraucies, ja? Nekurmt par to. Katrai dienai ir pašai savas bēdas. Un tā ir viena ļoti nopietna lieta. Mēs varam uztraukties par to, kas, kāds saka, kādā un tajā gadā viss šitie notiks tas un tas un tas un tas, un tas ir paredzēts tajā un tajā plānā, atver mājaslapu kaut kādu, tur var aiziet un izlasīt to. Kādā tie ļaunieši ir izdomājuši dienā pavedzināt visu cilvēkus no pilnīgi un totāli. Ja? Un nākošos gadus līdz tam datumam, ja pieņemt, tas tā notiks, bet tas tā nenotiks. Notiks tā, kā Dievs teiks. Ja? Tur uztraukties visus nākošos 3, 5, 10 vai cik gadus vienalga tas būtu. Ja? Un katru dienu neuzvecas tev vairs tā. Bet tu vari dzīvot mierīgi, par katru dienu pateikties. Par lielu žēlstību, kurā mēs dzīvojam. Vai tu šodien dzīvo mierā? Jā. Tu būs šodien draudzē, brīvs? Jā. Slavu Jēzum. Un ja tas būs savādāk, arī par to slavu Jēzum. Un ja tu esi cietumā un rītā jāiet uz sātu, slavu Jēzum, jo parīt tu būs Dieva valstībā. Un tātad cilvēki par to ir attiekušies. Un viņi ir spējuši būt arī uz sāta ar mieru. Un visiem, kas pārējiem, kas uztraucās apkārt, mierināt viņus. Tādam ir jābūt Dieva bērnam. Jo uz ko?
Mēs ejam uz mūžīgo dzīvību. Tas ir mūsu mērķis. Dzīvo zeme, uz kur mēs dodamies. Slavu Jēzum! Lukas 12. Lukas 12. Lukas 12. Un pēc tam tālāk. Un viņš uz saviem mācekļiem sacīja, tāpēc es jums saku, nezaudaties savas dzīvības pēc, ko jūs ēdīsiet, nez miesas pēc, ar ko jūs ģērbsieties. Dzīvība ir labāka nekā barība, un miesa labāka nekā drēbes. No 27 vienkārši izlaidīsim tos gados stāstus. Ņemiet vērā puķis, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērp, bet es jums saku, ka pat Salamans visā savā godībā tā nav bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā tā apģērb, kas šodien stāv un rītu top iemesta krāsnī, cik vairāk jūs, ak jūs masticīgie. Tā arī dzen nebēdājieties, ko ēdīsiet un ko dzersiet. Nedz šaubāties šurpu turpu, jo visas šīs lietas pagāni pasaulē meklē, bet jūsu tēvs zina, ka jums šo lietu vajag. Bet meklējiet Dieva valstību, un tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Nebīsties tu, mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēva žēlīgais prāts ir jums dot to valstību. Jā, to ir miers, vai ne? Ja mēs ticam šim Dieva vārdam, tad mums nav ko stākties par to, ka rītā mums varētu atņemt darbu, algu vai vēl kaut ko citu. Ja? Kad atņems, tad mēs redzēsim, kas būs nākošā dienā. Mēs varam atcerēties to špricēšanās laiku. Ja? Vai nebija tā, ka katra nākošā diena bija atrisinājums problēmai? Mēs nezinājām, kas būs iepriekš. Tikai rēks tāds maziņš. Rēks maziņš, bet tāda maz līdzība. Ja? Katrā dienā Dievs zina to risinājumu, kas ir vajadzīgs. Katrā ceļā, kas strādā kaut kādu darbu, kur ir jāpieņem dažādi lēmumi. Ja? Tu pieeji pie tās vietas, un tad tu tikai sākt saprast labākajā gadījumā, ko to darīt. Pirms tam tu nezini. Tu uztraukties beigts, kā es to izdarīšu, kad man būs nonāšu uz tā vietā. Tad nonāks, tad tu redzēsi kā Dievs, jo Dievs tas ir, kas to dara. Ja? Pasaules cilvēki pat ir paļāvībā uz tām lietām, kas kaut ko dara. Viņiem ir ticības mehānisms, kas to palīdz izdarīt. Ja? Bet mums ir Dievs, kas to palīdz izdarīt. Mēs paļaujamies uz viņu, uz to, kurš patiešām zina, kas ir labi. Nevis kā panākt to, ko es esmu iedomājies. Mīļie, ja mēs būtu panākuši to, ko mēs esam iedomājušies, cauri būtu ar mums. Mums jāpaļaujas to, ko Dievs dara. Šeit viņš zina mūsu lietas, un tā ir ticība viņa vārdam. Tas arī mums nes mieru, mēs varam palikt mierā, un tajā pašā laikā apzināties, ka viņš savas žēlastības dēļ mums to dod. Mēs to nespējam nopelnīt. Ka viņš to dod vienkārši tam dēļ, ka viņš to dod. Viņš ir brīnišķīgs un labs Dievs. Tāpēc meklējiet Dievu valstību. Ja, redz, mēs paļaujamies uz viņu. Mēs meklējam būt viņa tuvumā, meklējam būt tajā vietā, kurā mums ir ticība Dieva valstībā, ticība viņa ne tikai eksistencei, bet viņa varenībai, viņa vārdam, kas ir patiesa. Un tajā mums ir jācenējās, mums par to ir jācīnās, mums pie tā ir jāpieliek spēks, jo pasaule dara visu iespējamo, lai mūs dabūtu projām no šīs ticības. Tev un man, mums ir cīņa par ticību uz Dievu. Šī ticība ir uz dzīvību, šī cīņa ir uz dzīvību un nāvi. Mēs šo cīņu zaudējam, mēs esam zaudēt dzīvību, mūžīgo dzīvību. Tāpēc arī Atklāsmes grāmata runā draudzēm, kad augšām celtais Jēzus sūta vēstuli draudzēm. Ja? Kas uzvar, kas pārvar, kas pastāv, kas iztur, tur jāpieliek spēks, tu nevar vienkārši būt gļēvs un naivs. Maziem bērniem Dievs viņam žēlstība ir savādāk kā pieaugušiem cilvēkiem. Katram ir savu pienākumu un uzdevumu. Bet zudīties nedrīkst, tad kurnēt
zudīties. Šitais ir, ko nedrīkst darīt. Un tas nākušais padoms ir būt nomodā. Tas ir daudzās vietās tiek rakstīts, dažādās formās. Mateja 24. Tāpēc esiet modrīgi, jūs neziniet to stundu, kurā jūs kungs nāk. Ja? Tāpēc jūs esiet gatavi, tāpēc arī jūs esiet gatavi, jo tādā stundā, kurā jūs nedomājat cilvēku dēls nāk. Tad vienmēr būt gatavam. Arī gatavam uz mūžīgo dzīvību, ja? Kurā dienā tas kungs nāks pēc tevis. Ja runā par visiem cilvēkiem, ja? Kopsumā, kas ir dzīvojuši, kopš Jēzus teica šos vārdus. Vienā dienā kungs nāk pakaļ mums. Ja nāk pārbaudīt mūs. Pārbaudīt. Kā tu pastāv ticībā, ja? Mums šis pārbaudas no tā kunga ir regulārs. Ja tā kā mēs runājam pirms kādu laiku, tu nospiegti, tu gribi būt kāds, ko tad negrēkot. Ne? Tūlītās ir klāt jau iespēja grēkot un nāk virsū kā muša pulks. Ja? No tāda tu tiec pārbaudīts. Un tu trenējies. Ja? Tas mums jāsaprot, viss iet kopā. 1. Pētera 5. No 5. panta. Tāpat jūs jaunākie, esiet tiem vecajiem paklausīgi, bet visi citam padodamies, esiet izpušķoti ar pazemību, jo Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Tad pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstina savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet nomodā, jo jūsu pretinieks tas vēlns staigā apkārt kā rūcošs lāva un meklē, kuru tas aprītu. Tam stāviet pretim stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas papilnam uziet jūsu brāļiem pasaulē. Bet tas visu žēlīgais Dievs, kas mūs aicinājis uz savu mūžīgo godību iekš Kristus Jēzus, tas jūs, kas mazu brīdi ciešat, pats sataisīs, spēcinās, stiprinās un pastāvīgus darīs. Tam, lai ir gods un vara mūžīgi mūžam. Āmen. Slavu. Tā kā viss kopā vienā, ja? Izpašķoties pazemīgi, jo Dievs lepniem turas pretī pazemīgiem dod žēlstību, tad viens pret otru būt žēlastībā, ja? Arī pret cilvēkiem apkārt palikt žēlastībā, nevis tiesāšanā. Un apsūdzēšanā tādā ziņā nevis tiesāšanā, tā apsūdzībās, ja? Nebūt apsūdzībā, bet būt pazemībā. Pazemoties zem Dieva rokas. Ja mums nav miers ar Dievu, meklēt mieru ar Dievu, piedošana, žēlstība un atjaunošanās viņa klātbūtnē. Mēs esam aizgājuši kaut ko, jeb daram, jeb viņš mums parāda, ka mēs dzīvojam melos, jeb divkosībā. Ja? Mēs viltīgi kaut ko darām un mēģinām kaut ko viltīgi izmudžināt, vai pret cilvēkiem, vai pret Dievu. Tas viss jāsakārto, tad mēs varam būt mierā ar Dievu. Ja? Ja es Kristus krustā simt dēļ, tas ir iespējams. Jo viņa dzīvības realitāte ir tā, kur viņš mums dod Dieva valstības klātbūtni realitāti. Ja? Par to jācīnās, lai mēs būtu tajā. Mēs viņu saņemam kā dāvanu, un tad mēs paliekam viņā, lai cīnāmies pret ienaidniekiem, kas mums mēģina uzbrukt. Tad visu savu zūdīšanos lieciet pie viņa kājām. Ja viņš gādā, pirms uztraukums, visas lietas, pret ko mēs uztraucamies, mēs uzticam viņam. Tās, kā tas notiek, kad tas ir pilnīgi greizi un tā, mums viņa priekšā, un tas viņam to uzticēs, ja. Viņš ved un to dara, un viņš ved un dara, un mums ir jāpaliek mierā viņa priekšā, kad mēs esam to viņam nolikuši viņa priekšā. Un esiet skaidrā prātā, esiet nomodā, atkal esiet nomodā. Es būtu nomodā par to, kur mēs esam, jo mums apkārt ir ienaidnieks. Es mēģinu mūs dabūt prom no Dieva valstības, no ticības, nosacības un sakojoši no miera. Ja? Miers ir ļoti laba pazīme. Es esmu pieņēmis savu lēmumu tādu dzīvē, ko es pildu, ka es zem spiedienu nepieņemu lēmumus nekādus. Protams, kad
ja kāds ir jāglābi, tas kaut kas cits ir, ja? Bet ja manīm prasa pieņemt, es kaut ko tu... Es vienkārši to nedaru. Ja manī nav miers, es nepieņemu pareizes lēmumus. Tas nav vienkārši jādara. Jeb jāatvenēs būt mierā, sarežģītās situācijās. Ja? Palikt mierā, un šī miers saistīts ar ticību un paļāvību. Ja? Ticību galējā redakcijā uz Dieva valstības augšām celšanās dieniem. Lūk, jūs pretinieks tas vēlns staigā apkārt vilcošu lauku un meklē, ko es tas aprītu. Tie, kas tracinājās, dusmojās, staigā apkārt un nav savā pulciņā, tad tie, kas krīt pirmie pupuri. Dabiski tā ir un arī tāldzētas tā ir. Jūs ziniet, arī ar Jūdas tā tieši notika. Ja? Viņš krīt vēlnām pupuri. Ja? Jo viņš staigāja apkārt, domāja kaut ko citu un gudroja, kā viņš Jēzum dot labs padoms. Ja? Dažiem vēl kas cits bija. Tad mazliet iezaga naudu, mīlēja naudu un pasauli. Ja, tad, lai kā tur nebūtu. Tad tam stāvēt pretī stipra ticībā. Zināt, tās pašas ciešanas pilnām uziet uz brāļiem pasaulēm. Nu, lūk, stāvēt stipra pretīm ticībā. Arī šim nemierām, visam uztraukumam, bailēm, turpināšanai. Tas viss žēlīgais Dievs, tad atkal žēlīgais Dievs, kas mums aicinās savu mūžīgo godību, mūžīgo dzīvību. Tas nozīmē Jēzu Kristu, ja caur jauno derību. Tas jūs, kas esat ciešanās, ja mazu brīdi ciešiet, tas ir mazais brīdis. Nu, šī dzīve ir mazais brīdis. Ja? Cits cieši visu dzīvi kaut ko. Ja? Tā ir. Kas mums bija ciešot, pats sataisīs, viņš sataisīs, spēcinās, stiprinās un pastāvīgs darīt. Viņš to, kad mēs esam viņa uzticībā un paļāvībā, viņš pats mūs sataisa, stiprina, spēcina, ka mēs to varam izdarīt. Viņš mūsu vietā to dara, bet ka mēs to varam izdarīt. Un viņš, kad mēs to daram, viņš pieliek savu spēku. Tas ir tā kā stūlis pastiprinātājs mašīnai. Nezinu, kā zina, kas ir stūlis pastiprinātājs. Ja? Ir sevišķi lielām mašīnām, tad dažiem mums brālis to zina labāk. Kad nemaz, ja izslēgs pastiprinātājs, var pagriezt, un vispār nevar pagriezt. Ja? Bet var noslēgties, un tad Dievs pagriezīs, ieslēdz zinēju un gaida. Nē, tev ir jāgriež. Un tad Dieva spēks palīdz to izdarīt. Un tāpat tās ir ar mieru, tāpat tās ar ticību un Dieva valstību un tuvošanos viņam. Lai mums palīdz šajā laikā, kad mums ir miers apkārt, ja? Gatavoties vētras laikam. Mums jābūt gataviem. Ja es saku, skatieties, ja debesis sarkanas tajā tad pusē, tad būs rīt vējš. Mēs skatāmies, debesis sarkanas. Jāgatavojas vējam. Tas kaut kas ļauns, slikts? Nē, tas ir normāli. Visiem tā ir bijis pirms mums. Kāpēc ne mums? Ja? Slavu Jēzum. Viņš mums dod un dos viss, kas vajadzīgs, bet lūdzu paliekam mierā, žēlstībā, meklējam mieru ar viņu, mieru ar cilvēkiem apkārt. Nekurnēt, nesūdzēties un būt skaidrā prātā un nomodā, jo pretinieks cenšas to izjaukt. Bet tas kungs ir mūsu aizstāvs un brīnišķīgais labais Dievs. Viņš palīdzēs tev, palīdzēs mums visiem un savai draudzē. Slavu Jēzum!